Sveiki, sveiki! Vēl viens video par sinusiem un kosinusiem. Kāpēc izdomāju vēl vienu video? Tāpēc, ka ļoti bieži mums var rasties tāds apjukums, kad ko izmantot. Un tāpēc es sākšu ar kaut ko palīdzošu. Kāda schēma, kāda jautājuma pēc kārtas ir jāuzdod, kad mēs varam uzdevām? Pirmkārtām, vai mums vispār vajag izmantot sinus un kosinus teorēmu? Protams, ka mēs ļoti bieži geometrijā, un arī geogrāfijā, ja godīgi, bet principā visur, kur mums ir nepieciešams distances, attālumi, arī vektoros, arī fizikā, mums daudz vieglāk būs tad, ja mēs konstruēsim kādu trīsstūri. Un sinus un kosinus teorēma, protams, ir ļoti spēcīgs rīks, bet pirmkārtām, vai nav taisnleņķa trīsstūris? Ja tas ir taisnleņķa trīsstūris, tad mēs ļoti daudz gadījumos varam tikt galā vienkārši ar Pitagora teorēmu un zinot sinus, kosinus un tangens un attiecības, ko tie apraksta. Tātad, ja mums ir taisnleņķa trīsstūris, tad Pitagora teorēma sinus, kosinus, tangens. Tomēr, ja nav, tad mums ir jāskatās tālāk. Dažādi apakšgadījumi. Un jāsaprot pirmkārtām, ka trīsstūrī, ja parastā trīsstūrī tev ir dotas trīs lietas, ļoti daudz ko var secināt, principā visu par trīsstūri var secināt, izņemot gadījumu, ja dots ir trīs leņķi. Ja tātad skatāmies pirmkārtām, kas ir dots. Doti trīs leņķi, tad īstenībā malas nav iespējams iegūt. Jums vajag vismaz vienu malu, lai varētu secināt visu par šo trīsstūri. Tālākais, kas var būt, doti divi leņķi. Uzrakstīšu daudz smukāk. Ar līkstām zīmēm tā dažreiz man var izskatīties. Doti divi leņķi, viena mala. Ja ir šāda situācija, tad principā ir atkal jāskatās. Vai gadījumā, principā, ja ir dot divi leņķi un viena mala, tad ir ļoti viegli. Tad automātiski caur sinus teorēmu var iegūt visu pārējo. Un vēl var iegūt trešo leņķi caur trīsstūra leņķu summu. Tad gluži vienkārši ar sinusu teorēmu var iegūt pārējās malas. Un tā arī ir. Ilustrācijai trīsstūris. Kaut vai ir dots A, ir dots vēl alfa un beta. Un tas nekas, ka tie nav pretēji leņķim alfa. Precīzāk šeit būtu jābūt nevis alfa, bet gammai. Tas nekas, ka tie nav pretī malai A, jo mēs vienkārši varam izsacināt, izmantojot to pie 180 grādi, kāds būs alfa, un tad ar sinus teorēmas palīdzību var secināt, kādas būs pārējās malas. Vēl vienkārši gadījums ir, ja ir dotas trīs malas. Kā redzat, es pārlaidu tam, kas būtu loģiski nākamais, viens leņķis un divas malas. Kāpēc? Jo tā ir tā daļa, kur mums ir tieši visvairāk jāspriež un jāizšķirtina dažādas daļas. Tad dotas trīs malas, leņķus var noteikt. Ar kosinusu teorēmu.
Jums tikai jāizsaka pats kosinus no kosinus teorēmas, un to jūs varat noteikt. Un tad pēdējā situācija - divas malas, viens leņķis. Un te ir divi gadījumi. Leņķis ir starp malām. Vai leņķis nav starp malām. Ja leņķis ir starp malām, nu, tas ir tas gadījums, kad jūs skatīsieties uz kosinus teorēmu. Kosinus teorēma dod trešo malu, un var izmantot jebkuru, lai noteikti, jebkuru teorēmu un kosinus gan sinus, lai noteikti jebkuru no pārējām malām. Un, ja leņķis nav starp malām, tad vispirms sinusu teorēma dod vēl vienu leņķi. Un tad atkal varat izmantot to leņķu summu, summas īpašību, ka tiem jābūt tas, lai noteikti vēl vienu leņķi. Un tad varat ar savu mīļāko metodu, kosinus vai sinusu. Šajā gadījumā jums ir vismaz 4 lietas. Jums ir, var teikt, pilna rīcības brīvība, kā tālāk rīkoties, lai noteikti visu. Tad var darboties ar abiem. Lūk šādi. Šāda būtu vispārīgā schēma, kā mēs varētu spriest. Vai paturēsim to prātā, redzēsim, bet tas ir principā uzdevums pataisīts tīri algoritmisks, kā izvēlēties. Nu, ko paskatīsimies dažas situācijas. Mums ir paralelograms. Paralelograma malas 9,5 cm, bet leņķis ar tām ir 120 grādi. Cik garas ir paralelograma malas? Paralelograma malas. Diagonālas, es gribu teikt. Tātad 9 un 5. Un mums vajag abas diagonālas. Leņķis ir 120 grādi. Tad jau, kā mēs varam noteikt šo diagonālu, nu, mums ir divas malas un leņķis. Leņķis ir starp tām, un vajag tieši trešo malu. Tas nozīmē, ka mums vajag kosinusu teorēmu. Kosinusu teorēma saka, ka d kvadrātā ir, un es apzīmēšu to kā pirmo malu. Pirmo malu ne, bet pirmo diagonālu. Garākā diagonāla 5 kvadrātā plus 9 kvadrātā mīnus 2 reiz 5 reiz 9 reiz kosinus no 120 grādiem. 25 plus 81 mīnus 90. Tā, kosinus no 120 grādiem. Laikam mīnus viena puse. Tā, 25 plus 81, tas ir 106. Mīnus plus 90 reiz viena puse ir 45. 151. 151. Pārbaudīšu savu kalkulātoru, vai neesmu neko sajaucis. Es gribētu domāt, ka nē, ka viss kārtībā. Un kalkulators man saka 151. Un D1 ir kvadrātsakļi no 151. Interesanti, vai no šī es varu izvilkt kvadrātsakļi? Zinātniskais kalkulators saka nē, tāpēc tā arī ir galīgā atbilde. Garākā diagonāla būs 151 centimetrs. Un ja vien jums nekas nav precīzi prasīts izaicināt aptuveni, šāda arī atbilde paliek. Ja tomēr ir prasīts, tad es varu apstiprināt ar kalkulātoru, ka tā atbilde ir aptuveni 12,28 centimetri. Tas būtu tad, ja man būtu jānopaļo uz diviem cipariem uz komats. Nevis 28, bet 29. Trešais cipars ir 8, tas nozīmē, ka jāpaļo uz augšu. Diezgan loģiski, jo tas ir platlaima trīsstūris,
pret plato leņķi jābūt visgarākajai malai. Kā noteikt īsāko malu? Uzzīmēšu vēl vienu līdzīgu tādu pašu paralelogrammu. 9 cm, 5 cm. Vajag šo diagonāli. Kļūda būtu domāt, ka diagonāli sadalīs perfekti divos vienādos leņķos, ka tā kalpos kā bisektrīs, bet tā nav. Jāizmanto ir cita paralelograma īpašība. Un tā ir tāda, ka blakus leņķu summa, ja, vienas malas pieleņķu summa ir 180 grādi, tāpēc šeit sanāk 60 grādi. Un tagad skatīsimies, ko tas mums mainīs. 9 kvadrātā plus 5 kvadrātā mīnus 2 reiz 5 reiz 9 reiz kosinus no 60 grādiem. Tātad 25 plus 81, tā daļa mums sanāca 106. Šī daļa ir 90, un kosinus no 60 grādiem ir viena puse, tātad 106, bet šoreiz mīnus 45, kas nozīmē, ka sanāk 61. Un D2 ir kvadrāts sakra no 61 centimetri, jeb aptuveni. Un mans minējums, ka tas būs kaut kas pa vidu starp 5 un 9. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav vienāda malu trīsstūris. Viens no leņķiem ir 60, tas nozīmē, ka kāds no pārējiem ir lielāks un kāds no pārējiem ir mazāks. Citādi tie pārējiem būtu 60. 61. Aptuveni 7,81. Tā. Šitās negribēju pārsvītrot, bet 7,81 centimetrs. Lūk, tā mēs varam noteikt paralēlogramu diagonāls. Tā ir ģeometrija. Tā ir protams, nav praktiska situācija. Nu, kur nav praktiskāk par fiziku. Un pie tam šis ir 2021. gada 23. gada centralizētā eksāmena otrās daļas uzdevums. Bet tie ir vektori. Vai tiešām mums būs jāievelk šeit vektori? Pirmkārt, nenāk par sliktu piesaukt kādas citas tēmas matemātikā jau ejošajā tēmā, bet skaistā lieta ir tāda, ka mēs varam pilnīgi visu būt aizmirsuši par vektoriem, izņemot vienu lietu. Mēs varam konstruēt vektoru summu, un tieši šeit prasa vektoru summu. Dotajā attēlā uzzīmē rezultējušo spēku vektoru F ir F1 plus F2. Un to var izdarīt ar paralelogramu paņēmienu. Ļoti efektīvi. Mēs uzzīmējam vienkārši tieši tādā pašā garumā, tādā pašā versumā F2, un to izdarām, un tad vajadzētu veidoties tam gala punktam šeit. Tehniski jau pietiek šeit ar trīsstūra metodu, bet es uzzīmēšu arī no apakšas, ja mēs tā izdarām, tad mēs veidojam kaut ko, kas ir paralelograms. Un tas mums noturēs otrajā uzdevumā. Mums ir zināms, ka F1 ir 35 kN, F2 ir 25 kN, aprēķini rezultējušā spēka moduli. Nu, paņemsim šo trīsstūri. Vienu no trīsstūriem atsevišķi. Tātad šeit ir 35 kN. Tas ir F1 modulis. Un šeit ir 25 kN. Es izdarīju tādu fizikas galveno kļūdu, samainīju lielo n uz mazo n, mainot apzīmējumu F2. Un šeit ir modulis F, kas mums ir jānosaka. Atkal, cik esmu skatījies, kā skolēni pilda, man bija tas gods arī tos eksāmenus labot, viņiem gribās sadalīt šo precīzi uz pusēm, bet tā nedrīkst. Ievērojiet, viens ir platākā leņķī nekā otrs attiecībā pret rezultējošo vektoru. Tā nevar, bet mēs joprojām izmantosim vienu citu īpašību, tāpēc arī pabeidzu paralelogramu. Šis leņķis, kas veidojās, tas ir 180 grādi mīnus 55. 125 grādi. Tad šeit ir 125 grādi. Un mums ir divas malas un leņķis starp tām, līdz ar to super. Mēs varēsim izmantot kosinusu teorēmu. Tātad kopspēka modulis ir atsevišķo spēku moduļu kvadrāti mīnus 2 reizes šo atsevišķo spēku reizinājums un
kosinus no tiem 120 grādiem. Tātad 35 kvadrātā plus 25 kvadrātā mīnus 2 reiz 35 reiz 25 reiz kosinus no 100. Ui, es rakstīju 120, nevis 125 grādi. Kā man kolēģi dažreiz saka, nedrīkst esošo uzskatīt par vēlamo. 120 grādi būtu ļoti viegli. Tie būtu mīnus 1,5, mums kaut kas noīsinātos, bet nē, ir kosinus 125 grādi. Nāksies visu šo izteiksmi, skaitlisko izteiksmi, ierakstīt iekšā zinātniskajā kalkulatorā un cerēt uz labu rezultātu. Un es rakstu visu uzreiz. Un es dabūju tādu lielu skaitli. Šobrīd tā vērtība ir 2853. Un, ja tas ir starprezultāts, nopaļojam līdz 1000 daļām. 7, 8, 9. Un līdz ar to tagad mēs varēsim vilkt kvadrātsakni no šāda skaitļa. Ja mēs izmantojam starprezultātu, mums ir jānopaļauj līdz 3 cipariem aiz komatiem. Taču es zinu, ka ir tādi, kas darīja tā, ka vienkārši uzreiz visu izteiksmi ielikt kvadrātsaknē. Tas nozīmē, precīzākas iespējas kaut ko noteikt. 2, 8, 5, 3, komats, 7, 8, 9, 53,42. Fiksi pārbaudīšu, ja es būtu uzreiz līdzis skaitlisko izteiksmi. Šādu, kā tur ir kvadrātsakne, no 35 kvadrātā plus 25 kvadrātā, mīnus 2 reiz 35 reiz 25 reiz kosinus 125, ka burtiski tādu es ievadu iekšā kalkulatorā un spiežu, lai man sniedz atbildi, vai es iegūstu tādu pašu rezultātu. Vērts pārbaudīt. Parasti eksāmena sastādītāji ļoti apzinīgi. Un tieši tā, arī šeit nopaļojums ir 53,42. Atkal nopaļotais 42 kilonewtoni. Tālāk šo var izdarīt praktiski. Labi, tie divi bija piemēri ar kosinus teorēmu, vai kāds piemērs, kur mēs varam tikt galā ar sinus teorēmu. Jā, es vēl neesmu parūpējies par aprakstu, bet situācija ir tāda. Iedomājieties, jūs esat cilvēks, kurš izdomājis novērot kādu punktu, kādu labu punktu. Un jūs gribat noskaidrot, cik lielā augstumā atrodas šis punkts. Tas varētu būt, teiksim, laternu stabs vai koka augstums. Sākumā jūs nostājaties šeit, punktā A, un jūs secināt 45 grādi. Labi. Jums ir vienkārši ierīce, kas pasaka, ka jūsu skatiens ir 45 grādu vērsumā. Jūs aiziet 4 metrus uz atpakaļ, un tagad jums pasaka, ka jūsu skatiens ir 30 grādu vērsumā. Vai ar šo informāciju pietiekami, lai pateiktu, cik augstu atrodas šis objekts? Iespējams, ka tiešā veidā es nevaru pateikt, iespējams, ka te ir upe pa vidu, kas traucē jums apskatīt šo situāciju. Ko mēs darīsim? Kā šeit var palīdzēt jau iepriekš reklamētā sinus teorēma vēl jau vairāk? Ja man ir 2, 3 stūri, katrā no un tikai vienā no tiem ir dots kaut 2 lietas – mala un leņķis. Otrs ir taisnīgi 3 stūris. Te jau var pat secināt 45 grādi. Bet, kā jau es iepriekš teicu, ar leņķiem nepietiek, lai kaut ko spriest par jebkuru malu. Acīm redzot, mums būs jāskatās šīs 3 stūris, kur mēs zinām vienu malu. Un caur to jāizsaka viss, ko mēs varam noteikt. Ko mēs par šo 3 stūri zinām? Mēs par šo 3 stūri zinām, ka tam leņķis B ir 30 grādi,
ka mala AB ir 4 metri. Pats tikai 2 lietas. Vajag vēl kādu pavadienu. Bet redziet, 45 grādi. Tas nozīmē, ka pēc blakus leņķa summas īpašības šeit jābūt 135 grādiem. Un es varu sev, jebkuram gadījumam, noteikt to trešo leņķi. Leņķis C ir 180 grādi mīnus abi pārējie leņķi, 30 un 135. Mazs leņķis, 15 grādi. Bet pietiekami, lai noteiktu kādu malu, kas man varētu interesēt. Es gribu kaut ko, kas piederēs taisnēm trīsstūrim, tāpēc es noteikšu malu AC. Tas būtu labi. Tad mala AC pret sinus no 30 grādiem. Tad mēs izmantojam sinus teorēmu, jo ir tikai viena mala. Un tā būs jāslīdzina ar malu AB pret to leņķi, kas ir pretēji šai malai, 15 grādu sinus. Tātad AC ir AB reiz sinus 30 grādi, dalīts ar sinus 15 grādiem. AB mums ir 4 reiz sinus 30 grādi, dalīts ar sinus 15 grādiem. Un, lai mums būtu kādi noteikumi, pateikšu tā, starp rezultāti. Trīs cipari aiz komata. Gala rezultāts. 2 cipari aiz komata. Gala rezultātam parasti paņem mazāk ciparus aiz komata nekā starp rezultātiem, tāpēc, ka mēs katrs varam izvēlēties dažādos posmos, izrēķināt starp rezultātu, kas arī īstenībā ietekmē gala precizitāti. Tādēļ paņemam vienu ciparu mazāk, jo par tik cipariem mēs varam būt droši. Kaut cik droši. Nu tad es šādi iemetīju kalkulatorā. 4 reiz sinus 30 grādiem dalīts ar sinusu 15 grādiem. 7,727. Ja, un tie ir metri. Super, 7,727 metri. Un tagad tas ir viss, kas nepieciešams, lai noteiktu augstumu. Te ir 45 grādi. Te ir taisnais leņķis, un te ir mūsu augstums. Nu tā, pretkatete pret hipotenūzu. Tas acīm redzot būs sinus. Tā, es otrādi rakstīju 727. 727 metri. Tas nozīmē, ka H ir 7,727 reiz sinus no 45 grādiem. Tātad šo rezultātu 7,7 pareizināšu sinus no 45 grādiem. Un tas ir 5,46. Pēc maniem nopaļošanas noteikumiem 5,46 metri. Un lūk tā, šādi varam noteikt augstumu dažādiem objektiem. Šī metode tiek arī diezgan tā plaši izmantota. Noteikti varbūt kalnu augstumu, zinot kādu leņķi, tu skaties. Tās saucās triangulācijas metode. Nu tā, tagad mēs redzējām praktiskas situācijas, kur vajag izmantot sinus kosinus teorēmu un kā spriest par to, kura no tām ir jāizmanto. Tiekamies mūsu atlikušajā video šajā tematā, kurā apskatīsim, kā konstruēt sinus un kosinus funkcijas un kā tās analizē. Tiekamies!